festivāls sauc Mākslas komunikācija. Nosaukums ir arī tāds mazliet no 90. gadiem, jo mēs sākām viņu 98. gadā ļoti sen, tad, kad bija internets māksliniekiem pilnīgi jauna lieta un vispār visiem cilvēkiem. Citi pat nezināja, kas tāds ir. Un tāpēc mums tā tēma, vai ne, kā mēs komunicējam un kas ir internets un māksla kopā. Un šī izstāde kā reize ir par to, lai ir kā atceroties to laiku un skatoties, kā mākslinieki, kas tikai taisa smukas bildītas internetā, kā mākslinieki cenšas arī izjaukt datoru vai sačakēt softvēri, ja, lai kas viņā vēl ir iekšā vai kādās vēl kombinācijās negaidītās, jūs varat dabūt ārā kaut kādu rezultātu. Ja? Tā kā tas Jody darbs, piemēram, kur jūs ieliekat iekšā disku, kas saucās OSS, operētāja sistēma, un tad pēkšņi visu peli jūs vairs neko nevarat izdarīt, viņi sāk lūgt visādus zīmējumus, ja? Folderi sāk krāmēties čupiņās viens virs otru un vērties vaļā bezjēdzīgi daudz, ja, kamēr jums dators vienkārši jāpārskatē. Laikmetīgās mākslas centrs Kim apgalvo, ka šī ir izstāde, kas nedod atbildes, bet uzdod jautājumus par laikmetīgās mediju mākslas saglabāšanu. Lai redzētu to savām acīm, līdz 17. novembrim dodies uz Laikmetīgās mākslas centrs Pīteru radošajā kvartālā. Alise Liepiņa, Armands Svelta, Runā TV.